Kādēļ ir tik daudz dažādas parastās zobu birstes, no kurām izvēlēties, vai ar viņām visām ir kaut kāda starpība, savādāks pielietojums, vai pa lielam var ņemt jebkuru un tīrīt zobus, ar ko vien patīk. Un tā lieta ir tāda, ka viņas atšķirās, protams, savstarpēji, un viņas atšķirās arī globāli. Tās, kas ir vislētākās veikalā, viņām pārsvarā tika izmantot viszemākās kvalitātes šie neilona sariņi, un turpat mēdz būt arī kaut kādas silikona pumpiņas un vēl biezāks sariņi vai kaut kas tāds. Un cik es esmu lasījis pētījumus, viņi baigi neko daudz nedod. Ir pat bijuši gadījumi, ka viņi nodara vairāk slikta nekā laba. Bet, ja jūs izmantojat jebkuru no šiem lieliem populāriem zīmoliem, kas būtu gums, kas būtu kuropruks, kas būtu vūms, kas būtu tepe un vēl daži citi, pa lielam starp viņiem tur nav baigi tā lielā starpība. Jā, jūs varat izvēlēties sariņu cietumu. Zobārsts un higienists jums vienmēr teikt, ka jums vajag mīkstos sariņus. Tas ir lielākoties tādēļ, ka lielākā daļa cilvēku pārāk lielu spiedienu izmanto tīrot zobus, tad attiecīgi noberž smadzenes, zobu emali un tā tālāk. Tāpēc iesaku mīkstās sariņas zobu birstēm, lai mazinātu šo te stresu, ko mēs darām zobiem. Bet viss pārējais ir vienkārši tīri jūsu izvēle. Vienkārši kurš dizains, kura krāsa, kura forma jums patīk labāk, to arī izvēlamies. Galvenais ir katru dienu, 2 reizes dienā tīrīt